Čuriju 72. Nu, jāizstāsta par to smadzeņtrīci, vai ne? Tātad, kas bija un kādā secībā. Vienmēr sakot, pagājušajo, tagad nedēļa ir pagājusi, atkal jau braucu uz treniņu. Pagājušā nedēļa pirms nedēļas, tad sestdien, bija tāds gadījums. Braucu pa Elkšņu trasi, slikti ierakstījos līkumā, nokritu uz dibenu. Nu, neko, sasitu dibenu, sānu, nezinu, aknu vai ko tur, nekas vairāk. Nu, kāds 3 apļus papūtos, pārgāja tā sāpīt, domāju, labi, jābrauc tālāk. Brauc tālāk, viss kārtībā. Nu, tagad sākas otrais brauciens. Skatoties pēc video, izceļu startu, bet es to otro braucienu faktiski vispārībā, var teikt, neatceros. Izceļu startu, braucu pa priekšu, tur tāds viens leciens, otrs leciens, un Osis, kas brauc no aizmugurs, viņš saka, ka pirms otrā leciena es vienkārši tā šļukts vienā pusē noslīdēju no moča nost, nu tā kā maiss nokritu, un es no tā neko neatceros. Vienmēr sakot, nokritu uz ķiveres, nadziņš salauzts un kāds 10 minūtes gulēja zemē bezsamiņā, un tad Ieva tikmēr izsauc ātros, pasauc treneri, lai tas aizstum moci. Nu, es kaut ko tur atčuhnījos, piecēlos, davai tagad ņemšu moci, braukšu tālāk. Bet Ieva man neļauj braukt tālāk. Nu, labi, tagad es attiecīgi ierāpjos ātrajos. Viss tas noskaņojums tāds lazy, miegains tāds, un neko baigi nefiksēju. Nu, tā kā visu laiku guļu, var teikt, tāds sajūta kā guļu. Kaut kā pa miegam man aizved līdz slimnīcai, iebāz kaut kādā rezonanses kambarī, tanī tomogrāfā, lai paskatītos, kas salauzts. Secināja, ka te žokļa kauls salauzts, riba salauzta, un tā kaut kā neko vairāk tur baigi nesecināja. Bet visu laiku nāk tāds miegs un negribās turēt acis vaļā. Vienkārši visu laiku gribas turēt acis ciet. Ne tā, ka gaisma traucē, ne gaisma netraucēja, vienkārši negribās ne uz ko skatīties. Klausīties ok, varētu, bet skatīties ne uz ko negribās. Un tā pagāja kādas 3 dienas, kad es vienkārši, var teikt, gulēju gultā, ar to miegu un negribēšanu skatīties. Televizors ieslēgts, klausos, skaņu dzirdu, skaņa, teiksim, tā nosacīti varbūt interesē, bet attēls neinteresē vispār. Nu, tātad 3 dienas bija tā, 4. jau bišķi kaut kādas aktivitātes sāk izrādīt, bišķi pabraucu ar ielas moci. Vēl sanāca, ka man bija papīri par reklāmas izkārtni jākārto svētdienā, vai kas tā pa dienu, es vairs neatceros. Vai tā bija svētdiena? Jā, un svētdien tad es saspringu uz tiem papīru kārtošanām, jo tos vajadzēja sakārtot līdz kaut kādam datumam. Tur bija deadlines, ka tos papīrus var iesniegt Rīgas pašvaldībā. Nu, visu sataisīju, reklāmas atļauju dabūju, tas tā off topics, veiksmīgi. Nu, lūk, un tagad pamazām paliek bišķi labāk. Tas miegs, teiksim, tā normalizējās. Pirms tam bija tā, ka visu laiku dienu un nakti, un visu laiku tā kā lazy, tāds pilnīgi garlaits. Ieva skatās uz mani, viņa saka, man uz tevi bail skatīties, tev seja izskatās tā, it kā tu būtu apalkojies. Nu, tas skatiens tāds kaut kāds apalkojies alkohola reibumā kā būtu. Nu, un tagad pagājusi nedēļa, uzliku priekšā kajabas dakšu 2-takterim, bišķi pataisīju to dakšu, tagad braukšu testēt. Nu, tādas tās domas. Bet faktiski tas stāsts ir tāds, ka es braucu ar moci un ne no šā, ne no tā atslēdzos un nokritu. Tas nebija tā, ka tur bija kaut kāds satrieciens, vēl kaut kāda kantēšanās. Es vienkārši nokritu kā maisis ne no šā, ne no tā. Un tāds ir viss stāsts tiem, kam interesē. Ir baigi interesanti. Jā, es neesmu nekādas tabletes dzēris tādas, kuras agrāk nedzēru. Nekas jauns nav bijis. Vienīgais, ko es dzeru pret holesterīnu, bet to es agrāk pirms gada jau biju dzēris.
To atervastatīnu man ģimenes ārsts izrakstīja, lai es to dzeru. Tas ir tāds, kas varētu teikt no jauna. Tagad kādu mēnesi es viņu mazāk, 2 nedēļas dzeru, pirms tam nebija dzēris. Nu, nezinu, kas tas tāds var būt, kāpēc es braucu un vienkārši izslēdzos. Nekas baigi jautrais jau nav. Es tagad arī varētu braukt pie stūras un vienkārši izslēdzos un nobrauc kādu bērnu vai kas. Bet skaidrs, kad kāds varbūt teikt, ka jāiet pie kaut kādiem ārstiem pārbaudīties un tā, bet reālajā dzīvē jau neviens ārsts tādas lietas atklāt nemāk. Un nav mums tādas, nekur pasaulē nav tāda līmeņa medicīnas, lai atklātu, kas par iemeslu, kāpēc šādi, es teiksim, tā braucot noģība. Tas nav iespējams, to neviens nevar atklāt. Var tikai minēt visādi. Tie ķirurgi vai ārsti uzdod jautājumus ChatGPT un skatās, ko ChatGPT viņiem atbildēs. Tā visa ārstēšana. Nu labi, braucam uz trasi. Pīsnieks. Nu brauks papromēs, ģībst vai neģībst. Tomēr riba sāp bišķi mugurā, tā salauztā vai kas tur ir. Prasās stūri paregulēt. Nē, nu dikti nesāp, vienkārši var just, ka te mugurā kaut kas, tur ir kaut kāda hērņa. Ne jau pa velti man tanī slimnīcā teica, ka man riba salauzta. Gan jau, kad ir kaut kas tur salauzta. Žoklis, riba, kaut kas tāds. Jā, pieregulē bišķi stūrīt pie jaunās dakas. Jā, tomēr nav bērn nekāda baigā braukšana. Šilierējs bišķīt, stipri šilierējs. Grūti saprast kaut ko, kur es atrodos un tā. Un jā, riba sāp, mugurā tā riba sāp. Tā kā baigais braukšanas stils neesmu. Fakts. Stūra arī sajūt, ka visu laiku šķība stāv. Jāpieregulē. Un reku Giņči saka,
Giņš saka, ka nevarot braukt, ka vajagot vēl pagaidīt, ka smadzenes. Bet viss normāli, tikai es saku, šilierējās bišķi tā, ka brauc. Tas nav ideāli. Reku Giņš neapmierināts. Treneris Giņš saka, ka nav ko braukt. Rekur. Nē. Juri, kaut ko vēl teiksi? Kā jāba rullē. Labi, pietiek šodienai, man liekas. Tā šilierēšanās ir, bet feelings labs ar šito dakšu. Es domāju, ka saies. Jā, bet kas tas bija par iemeslu, kāpēc es nokritu un dabūju to smadzeņtrīci, nezinu. Epilepsija, sirdskaite, migrēna. Kāpēc es izslēdzos, braucu skaisti un tā kā vienkārši novēlos nost no moča. Nezinu, varbūt tanī pirmajā triecienā, kas sasit dibenu, dabūju triecienu arī pa smadzenēm caur dibenu. Kas to var zināt? Jo tagad ir tā, ka, forša sajūta nav tagad braukt tā, šilierējās. Tāds tā kā, negluži kā reibons, bet švakāk ir, jā. Vēl kāds brītiņš jāpaņem, laikam, atvaļinājums no braukšanas. Tā izskatās. Tā saka visi subscriberi. Un Ieva. Bet kas ir labi, ka es tādu bišķi pabraucu un vismaz nenoģību? Tas ir labi. Vai ne, Marta? Jā.